Labi cīnās Buķankovs. Grifinam bumbu, atrod Ausei stūri. Viesiem 3 piezīmes tomēr. Viņš strādā dodas prom. Buķankovs, Grifinam tālmetiens. Žalgiris Kauņu komandā spēlējis. Tikmēr 3 punkti. Viņš pagaidām nodarbēs viens pats visu šo uzbrukumu. Izpild tālmetienu. Pret. 54, 63. Sekundes arī līdz šīs ceturtais izskaņā. Grifins krastam tālmetiens. Precīzi! Mēģinās tik līdz tālmetienam. Neprecīzi Ausais uzbrukums. Viņš tiek pieturēts. Tomēr tā izskatījās, bet tikmēr Malkoms Grifins apzog savu pretspēlētāju. Bumbu Bērziņš Ausējam. To vajadzētu Arturam atklāt. Grifinam. Grifins redz Ausēju. Piespēlē Ausējam. Ausējs spēlētājs. Tagad gan Ausējs izspiež Dželetoviču ārpus laukumu. Dželetoviču gaidot, ka atkal būs piezīme. Tomēr piezīme nesako. Labi piespēle no Grifina. Nerezultīvs basketbols spēles sākumā. Montgomery saņem labu piespēli no Grifina. Iebildi no spēles un vēl sodmetiens Karlam uzbūv. 51 ir viesiem. Aizsardzībā nospēlē Grifins. Iesaistās arī Roberts Krasniņš. Tālāk atspēlē Ausējam. Ausējs Krasniņam. Krasniņš garām gājiens. Divsiem piespēle tālāk. Spēlē pats, ne tomēr Uvārdu atrodas tālmetienu. Grifinam izcīnīt bumbu. Lāsmans jau ir uzbrukuma zonā. Grifins! Kaut ko līdzīgi nodemonstrē pretspēlētāji. Tad kā sastāv laukumā. Caurgājiens pirmie gūtie punkti, tas ir Liepājas SSS no apakšas. Grifins garām gājienā un piespēle. Harijs Rubens nevar būt komandu. Apakšas atkal ātri pārēj un Ausējs jau otrā laukuma galā. Vēl 2 punkti. Viss precīzi. Ja minūtes sākusies, Grifins būs 2 punkti pēc sevis veidot uzbrukumu. Buķankovs, Grifins. Lieliski piespēle groza apakšā, neskatoties. Daudz samazināt pārsvaru līdz 12 punktiem. Krasniņš no tālienes un pasižymėjo. Liepojos komanda leido Ramūno Cvirkos auklėtiniams švęst pergalę ir pirmosiose rungtynėse. Dar kartą tai Lerija tiesiog fantastiškus metimus metė. Ir nieko naujo svečių komandos penkete lyginant su pirmomis rungtynėmis. Tamulis iš toli pro šalį kyla aukščiausiai dabar Malkomas Grifinas. Ir atakas Krastinis. Latvijos komandoje šeštasis žaidėjas šiose rungtynėse. Grifinas 2-2 laužė pro šalį Krastinis. 2 sekundės, viena iki galo. Grifinas iš toli, rankos turi būti aukštai, Evaldo Žabo žaidime. 7 jau priekyje Birštono Vytauto komanda. Čia daugiau